Sveiki, tātad jautājums ir, kā aprēķināt balsta reakciju. Šādai divbalsts ieeja balstā B. Lai to izdarītu, tiek sastādīts līdzsvaru vienādojums. Tas viens no būvmehānikas pamatvienādojumiem, bet tāda momenta vienādojums. Tāpēc, ka ir divi nezināmie. Momenta vienādojums ir moments pret punktu A, lai atrastu B, mēs stāvam pretējā punktā un izveidojam iekavas. Tā kā mums ir slodzes P, izkliedēta slodze Q un balsta reakcija VB, ko var iedomāties kā koncentrētu slodzi P, tad ir 3 iekavas. Vienā no tām iekšā būs P reiz, otrā Q reiz, un trešajam būs VB reiz. Grūtākais jautājums studentiem ir, ko tad rakstīt iekavās. Un tad iekavās jāraksta attālums līdz punktam A. Šis te atskaites punkts A ir ļoti, ļoti būtisks. Ja te nevar par to, nedrīkst ignorēt punktu A, citādi, tad tiešām nevar zināt, ko rakstīt. Blakus raksta attālums līdz punktam A. No P līdz A ir 1 metrs, tāpēc rakstam 1. No izkliedētās kas ir ar izkliedētā slodzi? Izkliedētai slodzei te ir 2 reizinātāji, kopā 3 reizinātāji. Otrais cipars ir Q platums, 3 metri Q platums. Un trešais reizinātājs ir puse. Puse no 3 metriem. Puse no Q. Tad no Q vidus līdz atskaites punktam A ir 1,5. 3 ir platums. Tad šī ir universāla formula. Es neiesaku lietot kola kvadrātā dalīts 2, jo tas ir tikai dažos gadījumos. Šoreiz var, bet ne tad, ja Q izkliedētā slodze nesāks pie atskaites punkta. Tātad trīnieks ir Q platums un 1,5 definīcija, kas dara visiem gadījumiem, ir attālums no Q vidus līdz atskaites punktam, un šajā gadījumā tas ir A. Un VB reiz 3 metri, jo no VB līdz A ir 3 metri. Tagad jau otrais grūtākais jautājums ir zīmes. Tad momentam pieņem, un es iesaku vienmēr pieņemt, papulksteni ir plus, un pretpulksteni ir mīnus. Līdz ar to mēs iztēlojamies, ka bultes griežas P sāk no bultes sākuma līdz bultes kātiņam ap atskaites punktu A. Mēs gājām pret pulksteni, tas ir mīnus, šis mīnus liekams priekšā. Tagad no Q vidus mēs sākam bultiņu ap punktu A. To visu laiku notiek atskaite pret punktu A. Sanāca pozitīvs virziens, papulksteni pretpulksteni, tad papulksteni pozitīvs, pretpulksteni negatīvs, un VP būs pretpulksteni negatīvs. Un tad tālāk ieliekot skaitļus, ieliekat mīnus 6 reiz 1 plus 8 reiz 3 reiz 1,5, 36, un pārnesot 3VB uz otru pusi, sanāks, ka VB ir
Ienāca ar 3,6 mīnus 6. Iekavās un dalīts ar 3. Sanāks smuks 10 kilonewtoni, kas ir apmēram 1 tonna.